man novērtējums pēc savas būtības vispār neko, tā, kad lai man tur kāds nāk teikt, vai paldies, vai tu tur kaut ko amazing dari. Nē, man vienkārši ir pašai tā sajūta, ka, wow, tas ir rezultāts, kas ir radīts, un man patīk. Tas man pašai ir tā gandarījuma sajūta, ko mēs esam radījuši. Tā ir tā laimīga. Jā. Ja, es jau kurā sarunā saskaros, ka tā laime nav kaut kas tāds, ko mēs ilgi gaidām. Arī tādas ir, ja, ka tu visu dzīvi kaut ko gaidi un viņš atnāk vai neatnāk un tu vilies, bet mācēt ieraudzīt šo ikdienu. Mazās lietiņas. Mazās lietiņas, vai ne? Es reiz vecstāvam savu uzdevu jautājumu, par mīlestību, ņemot vērā, viņam ir milzīga pieredze šajā dzīvē. Kas ir mīlestība? Viņš kādu brīdi domāja, un viņš man atbildēja, ka viņu prāt, ka mīlestība ir tad, kad otru cilvēku var pieņemt ar visiem saviem plusiņiem un mīnusiņiem, ka tev viņš vairs netriggerē ar savu atvilku, neaiztaisīto vai vēl kaut ko. Vienkārši viņu pieņem tieši tādu, kāds viņš ir.